98% no visiem mēs nepareizi tīrām zobus. Higienists ir ļoti specifiska, interesanta, vajadzīga profesija, bet higienists nav ārsts. Turcijā, ko es redzēju, taisa kā govim zobi. Jā. Turcijas variants nav ne tuvu tas, kur varētu un vajadzētu taisīt. Labdien, kārtējā Prātspēļu podkāstā, un mans viesis šodien ir Vadims Frolovs, Ēra Estetika klinika, kas ir gan lāzeri, gan zobārstniecībā. Kaut ko es izlaidu? Nē, viss kārtībā, viss tā ir. Jā. Čau visiem, čau, sveiks. Vadim, kas zobārstniecībā jauns? Kas zobārstniecībā jauns? Jo es saprotu, ka tava klinika viņa ar jaunām tehnoloģijām darbojās. Tieši tā arī ir. Forši, ka mēs sākam uzreiz ar šito jautājumu. Tur es diezgan daudz ko varu pateikt. Mēs esam vienīgā klīnikā Rīgā un Latvijā, kas ņemās pārsvarā ar lāzeru zobārstniecību. Mums ir lāzeru zobārstniecība, kas tiešām ir inovatīva, jā, un ar pilnīgi savādāk ārstē mūsu karjes un mūsu problēmas, teiksim tā. Vadim, mans zobārsts mīl jokot, ka labi nofiksētam pacientam anestēzija nav vajadzīga. Kā jums ar anestēziju viss kārtībā ir? Ar anestēziju viss ir forši, viss ir kārtībā. Mēdz būt tā, ka lāzeru zobārstniecība neprasa anestēziju. Tas varētu būt tā. Tāds varētu būt, bet tur tiešām virkne ar variantiem, jo zoba anatomija paredz, ka ja tur kaut kāds zoba kakliņš ir vaļā, tad tāpat tās tur būs sāpīgi, ko tu nedarītu. Anestezija ir vajadzīga un virkne vairākas gadījumos tomēr to anesteziju liek. Bet bez šaubām lāzeru zobārstniecība paredz variantus, kad mēs varam izdarīt bez vispār kaut kādas iedarbības. Klausies, Vadim, varbūt tas iedrošinās mūsu skatītājus arī vērsties pie zobārstiem, ne? Es kādreiz, dažus gadus atpakaļ, biju parastais mirstīgais pacients, kuram bija tikpat daudz zināšana, kā mūsu parastam mirstīgam cilvēkam. Ja? Un pēc tam, kad es jau tādā zobārstniecībā jau vairāk kā 2 gadus esmu iekšā, kā vadītājs, neesmu ārsts, jā, bet jau sajūta tāda, ka varētu kaut ko tādu izdarīt, jā, ar pacientu, bet noteikti nedarīšu. Kā tev pašam vispār ir bail no zobārsta? Bija ļoti bail, un dēļ tam bailēm un dēļ tas neziņas man bija virkne ar problēmām, ko es risināju, un tagad jau atrisināju beidzot līdz galam. Un arī estetiku arī atjaunoju saviem zobiem. Un pacelt, ko es gribēju, Dental IQ. Kas tas tāds ir? Jā, tas ir tāds interesants termins par Dental IQ, kad mēs, parastie mirstīgie nezobārsti, zinām kripatiņu vairāk, vai plašāk, vai to nepieciešamo visu informāciju par to, kā ir jārūpējas par saviem zobiem, cik reizes ir jāsteigā pie zobārsta, uz terapiju, uz higienu, kā ir pareizi jātīra savus zobus. Teiksim tā, tīri mans subjektīvs viedoklis, bez šaubām viņš nav balstīts uz kaut kādiem konkrētiem statistiskiem datiem, bet 98% no visiem mēs nepareizi tīrām zobus. Mēs daudz ko neizmantojam, daudz ko nezinām arī par to, kā manuāla, piemēram, zobu birste. Tā ir forša lieta, bet reti kurš pat zobārsts, reti kurš māk pareizi ar viņu rīkoties un tīrīt savus zobus kā vajagot. Tātad, respektīvi, es jau virzu uz turieni uz elektriskām zobu birstēm, jā, un tad būtu forši viņas izmantot. Noteikti must have story, tas diegs pats pa sevi. Un varbūt kaut kas jauns, visticamāk būs jauns, jo priekš manis tas bija jauna informācija par starp zobu birstēm, kas arī jāizmanto obligāti. Viņas tiešām tīra un iztīra zobu diegs, viņš varētu izvilkt kaut kādu gaļiņu starp zobiem un nevairāk, bet tāpat tās viņu jāvelk ārā obligāti. Jā. Un tad, respektīvi, ja cilvēks vismaz to zina pareizi, jā, tad izmanto visus nepieciešamus rīkus, jā, tad pastāv lielāka varbūtība un iespēja, ka tev būs zobi veseli ilgāku laiku. Un tālāk, kad mēs ejam jau ārā no mūsu vannas istabas, tad mums arī jāzina, cik reizes mums jāvēršas pie higienista un cik reizes mums jāiet pie
zobu ārsta. Teikšu tā, higienists ir ļoti specifiska, interesanta, vajadzīga profesija, bet higienists nav ārsts. Un bieži vien cilvēki, kas atnāk pie higienista, viņi svēti pārliecināti, ka viņi tomēr bija pie ārsta. Un tā tomēr nav. Respektīvi, higiēna ir viena, jo higiēnu var salīdzināt, kā man palīdzēja mūsu galvenais ārsts, doktora Juliana, ka mēs varam paši izmazgāt savu mašīnu vai aizbraukt uz profesionālu mašīnas mazgāšanas tur vietu. Ja? Un tad, kā izmazgāt tur un kā izmazgāt tu, tad, dažādi. Un tad tā higiēna, viņa reiz kā profesionāla mašīnas mazgāšana. Un, respektīvi, ja cilvēki to zina un saprot, tad Dental IQ ir nepieciešamā līmenī. Zināt, cik reizes ir jābūt pie higienista, cik reizes un kā ir jātīra savus zobus un cik reizes ir jābūt pie terapeita. Bez šaubām būtu forši, ja cilvēki vēl zinātu, kas ir kronis, implants, implantants un pārējās lietas, bet tas jau tā kā sarežģīts jau topiks. Vadim, klausies, mūsdienās cilvēki, jūsu klinikā, kā vairāk vēršās tad, kad ir jau akūtas kaut kādas sāpes, vai tomēr iet tās regulārās pārbaudas? Teikšu tā, viss ir ļoti atkarīgs no ārsta, jo ja ārsts māk normāli izskaidrot, parādīt un sniegt nepieciešamu informāciju par zobus veselību un cik reizes un kā ir jārūpējas, tad noteikti tie pacienti uzreiz viņi jau pāriet tādā kategorijā, kad viņi ir motivēti pacienti. Viņi zina, saprot un dara visu nepieciešamo. Bet vēl ir tāda kategorija visās klīnikās kā pirmreizējie pacienti. Un tādi pirmreizējie pacienti ir arī pie mums. Un, diemžēl no tiem noteikti lielākoties reti kurš tik tiešām ar stāvokli, kas paredz tikai nelielu konsultāciju, apskati un atradīs tur kaut kādu karijas un pārējās lietas, diemžēl ir, tāpēc, ka Dental IQ ir diezgan zemā līmenī, jā. Kaut kā tā. Klausies, bez zobārstniecības ir arī citas kaut kādas lāzera procedūras. Kas tas ir? Tas ir krūšu palielināšana. Tad sanāk, mēs jau ejam prom no zobārstniecības un pārējām uz dermatoloģisko klīniku. Tātad otrā ērēstētika, viens no pamatvirzieniem ērēstētikai ir dermatoloģija. Tur sanāk, es šeit runāšu ne kā profesionāls ārsts, ne kā profesionāls tur vadītājs, bet kā parastais mirstīgais cilvēks, kurš gribētu saprast, vas ir das un kāpēc mēs vispār kaut kur ejam, kaut ko darām un kāpēc tur pastāv. Tātad, respektīvi, pirmais, lai palielinātu mūsu sapratni par dermatoloģiju, ir jāsaka ar to, ka ir divi virzieni. Ir estetiskais virziens, kur mēs jau gribam padarīt mūs skaistākus. Un ir klīniskais gadījums, kad mums ir jārastē mūsu ādu. Tur plenkumi, tur veidojumi un tā tālāk un joprojām. Un tad sanāk, mūsu klīnikā ir vienas ļoti jaudīgas tehnoloģijas, no kampaņas Candela, amerikāņu ļoti attīstīts brands, un tur tās tehnoloģijas tiešām nesalīdzināmas ne ar kādām tehnoloģijām valstī. Un dārgas tehnoloģijas, tā no biznesa viedokļa pateikšu, un kā mēs viņus izmantojam. Lāzera vienību, tad aparātu skaits mums pāri 50 visādi veidīgo, jā, un tad viņus ārsti mūsu izmanto, lai izarstētu ādu, lai padarītu ādu skaistāku un noņemtu kaut kādus plankumus, veidojumus, tur asinsvadus, kas ir redzami tur, piemēram, uz sejas. Un katrai no šiem manipulācijām ir nepieciešams specifiska aparatūra, teiksim viņu tā. Jā. Un tad, jo kvalitatīvāk tu gribi sniegt kaut kādu pakalpojumu, jo kvalitatīvākam aparātiem ir jābūt. Jā. Bez šaubām, kā piemēru, ar vienu pistoli var nogalināt jebkādu cilvēku, bet tur ir virkne ar visādiem ierīcēm. Tad sanāk, jebkurš ārsts varētu ar vienu devaisu, piemēram, izdarīt vairākas lietas. Mums katrai lietai ir savs specifisks aparāts, kurš ļoti kvalitatīvi, saudzīgi
ved cilvēku pie veselas ādas, pie skaistas ādas, pie skaistas sejas, pie ādas bez grumbām, piemēram, tam un tā tālāk. Respektīvi, tā, ka es palikšu vecāks, man jāiet būs pie tevis. Nē, zini kā, nē. Es jau tagad varu. Jā, tātad, kā es arī teicu, arī kā zobārstniecība, tā arī dermatoloģija, es ieliecu arī no āras, neesmu ārsts, jā, un arī daudz ko nezināju. Tātad, respektīvi, mums, diemžēl, Edī bija jāsaka jau labu laiciņu atpakaļ, lai uzturētu savu ādu tādā stāvoklī, kāda viņa bija kādreiz. Piemēram, no 35 gadiem, 32 jau būtu forši jau sākt fileri, botulīnu un pārējās lietas un uzturēt. Tātad pēc tam mēs jau zaudējam, un lai atjaunotu un uzturētu un padarītu viņu skaistāku, jau nepieciešams krietni vairāk. Bet tas viss ir veselīgi, taču, vai ne? Bez šaubām, jā. Es pateikšu tā, es atkal runāšu, ka parastais mirstīgais pacients, cilvēks, kurš nezina daudz lietas. Pirmais, ko es saku darīt, es saku vērot mūsu specialistus, zobārstus un dermatologus tā skaitā. Un es saku skatīties, ko viņi dara, ko viņi nedara, ko viņi izmanto, ko viņi neizmanto. Jā? Un tad zobārstniecība, katram zobārstam ir elektriska zobu birste, dermatoloģija, arī lieto visus devaisus, kā vispār viņi svēti pārliecināti, zinādami visu informāciju par medicīnu, par ādu, anatomiju, zinādami visu to. Viņi to visu jaudīgi izmanto jau gadiem. Daži ārsti mums jau strādā vairāk nekā 12 gadus, un varu pateikt, ka es nevaru pateikt, cik viņam gadi ir. Es kaut kur apmaldījos no 25 līdz 70 gadiem. Tur jau grūti pateikt. Biju Monte Carlo izstāde, un tur tiešām es skatījos, un es nevarēju saprast, kurš kurā gadā ir, jo vispār dēļ jaunām tehnoloģijām, kas tagad mums arī ir, mēs tiešām varam aizmirst par vecumu, tie 50 gadi, 60 gadi, varam aizmirst, ka tur kaut kas tur mainās, un tu paliec pa vecu tanti vai kaut kādu tur vectēvu, vispār viss tas. Ja tev ir vēlme, motivācija uzturēt savu ādu, savu appearance, tad labā stāvoklī visas iespējas, un es nepateikšu, ka tas ir tik dārgi, ka cilvēki varētu tā domāt. Nē, tā nav. Tas ir diezgan adekvātas summas, bet ar nosacījumu, ka cilvēkam ir motivācija būt skaistam, jaudīgam un nezinu. Dāmas un kungi, esiet sveicināti Prāta spēļu podkāstā, laboratorijā pie profesora Harija, kā mani mēdz dēvēt. Šodien man viesos Vadims, kuru mēs arī pārbaudīsim 3 uzdevumos. Pirmām kārtām jau, paldies, ka atnāci uz laboratoriju. Jā, paldies, ka aicinājāt. Tu kā cilvēks, kurš darbojās estētiskajā medicīnā, rūpējies par cilvēku smaidiem, noteikti vari piekrist, ka ar smaidu var tālu tikt. Tā ir tāda pašpārliecinātība un tāda elegance un grācija. Un tāpēc šajos uzdevumos, ja tev arī kaut kas nesanāks, smaidi un viss būs kārtībā. Tātad pirmais ir digitālajā laikmatā. Daudz lieto kartes un kriptovalūtu un ko tik ne, bet mēs Prāta spēlēs vēl esam tomēr par īstu naudiņu arī. Un tu jau esi, kā man zināts stāstīt, es jau spēlēju šo spēli. Cik tur iekšā naudas ir? Es nezinu. Tu zini noteikumus, tev ir 2 minūtes laiks, lai tiktu galā izskaitīt, cik tur iekšā ir. Aiziet laiks. Aiziet, ok. Eiro tur ir, joprojām eiro. Es domāju, ka līdz pašam podkāstu pēdējiem raidījumam tur būs eiro. Tā, ok. Tā, ar vienu roku? Ar vienu roku, jā, es atceros. Tā, nu laikam šis ir eiro. Tā, eiro un 2. Eiro 4. Eiro 6. 7. Eiro 7. Eiro 27. Eiro 77. Eiro 97. Un šis ir eiro 99. Eiro 99. Lai ir eiro 99. Tā viss. Jau vairāk. Jā, jau 2, 3. Viss skaidrs. 3, 50. Jā, 70. Jā. Nu, te
tuvu, bet ļoti sajauts. es domāju, tādu prasmu ikdienā ļoti reti, kurš trenē. Labi, 1-1. Jā, vienu uzminēju. Vienu uzminēju, vienu nē. Viss kārtībā, jā, 1-1. Klausies, Vadim, atgriezīsimies pie zobārstniecības. Ejam. Šeit Latvijā tās cenas nav lētas, teiksim. Un es esmu dzirdējis, ka daudz cilvēki dodas tieši medicīnas turismā uz Turciju. Jā. Kas tev par to sakāms ir? Ir sakams, jā, bez šaubām. Arī tātad zobārstniecību es vadu jau 3. gadu. Tātad biju svēti pārliecināts, ka visticamāk visi zobārsti, manējā arī tā skaitā, runā par Turciju slikti, tāpēc, ka tas ir tieši konkurenti, sit no scenas un tālāk un joprojām. Un vispār mana bija svēta pārliecība par to. Līdz kamēr es neaizbraucu pats personīgi speciāli uz Antāliju, pārsvarā tur braucu un apskatījos. Man tur bija biznesa tūre, 5 dienas. Mēs katru dienu 3-4 zobārstniecības apmeklējam, skatījāmies, kas tur Turcija ir forši. No sākuma. Jāpasaka, kas tur ir labi. Tātad tur ir forši tas, ka tevi tur mīl, tevi tur gaida, tev tur visu paskaidro, par tevi tur rūpējās, tev tur sniedz visu informāciju, ļoti labas, patīkamas atlaidēs un galvenais rūpes. Tu dzīvo laba viesnīca, tevi paķer no turienes, aizved tur un viss tālāk un joprojām viss ir skaisti, forši cenas ļoti patīkamas, tur ir un vietas un tu ātri varu visu dabūt, bet. Un tad, kad tur sākas tas bet, kad es pats atkal kā parastais cilvēks, man vajadzēja pieņemt kaut kādus lēmumus, kur darīt, kur nedarīt. Tātad, kad es redzēju, kā tas tur darās un kā tur viss notiek, man bija šoks un bezsamaņa. Šoks un bezsamaņa, kāpēc? Tāpēc, ka antisanitārijas tas ir viens, kad notiek, piemēram, implanta likšanā tavā mutē, tev griež smaganu, ver viņu vaļā. Kauls ārā, respektīvi tanī telpā, jo mazāk cilvēku, jo labāk viņi elpo, un tad viss tur tāds izolēts. Tur tanī iekšā. Es biju vienā no klīnikām, 6 stāvu klīnikā, 2 stāvi uz leju, 4 augšā, un katrā stāvā 3 kabineti. Un tad tur liek dažos kabinetos lika implantus. Un ko es tur redzēju? Tur bija, man liekas, 6 cilvēki iekšā. 6 cilvēki, viens lasīja grāmatu, otrs tur netālu ēda, tur grīda bija netīra, respektīvi, šausmas un šoks. Tas ir viens. Tātad, respektīvi, man nepatika, kā tur viss notiek, tā konveris un pēc tam kvalitāte. Lai kvalitatīvi uztaisītu kroņus, lai viņi tur būtu sakodienā un visi pauguri būtu anatomiski pareizi atkartoti. Tāpēc, kad tu košļā, tu neesi govis, tu tā kā ne tā košļā, tu tā košļā. Un tava zobu anatomija, viņi ir tāda, ka tu košļā, tad rīklē iet iekšā viss ēdiens. Tāpēc, kā zobu anatomija ir tāda, kura bīda to uz turieni. Tad Turcijā, ko es redzēju, tad viņi dzerokļus, jeb morālus, molārus, tad taisa kā galdu. Kā galdu vispār, kā govim zobi. Ja? Un tad cilvēki atkal, dental IQ, kuriem nav tik augsts, viņi domā, ka viss ir kārtībā, viss ir forši, bet nē, tad tālāk tad tev aizies problēmas ar joints, tad, kā viņš bija, tad latviski? Locītavs. Locītavs, tieši tā, jā, locītavs. Tad ar locītavu sāksies problēmas, noteikti sāksies. Un tad tālāk un joprojām, tātad, kad viņi kroni liek un viņa spiež uz smaganu, tad tā smagana atties nost un parādīsies kauls. Pēc tam tad būs virkne ar problēmām un tā tālāk. Būs lēti, būs ātri, būs forši, smuki un ar labu attieksmi, bet pēc tam viņi uztaisīs tevi par reālo invalīdu. To es tur redzēju. Un pēc tam tādi pacienti arī nāk pie mums pēc Turcijas. Un tad tur var ļoti labi redzēt, tagad es jau kā drusku saprotu tādā lietā, es redzu, ka spiež uz smaganu, ka nepareizi anatomija, ka ar locītavu tagad cilvēkam problēmas, pēc tam
kad tev liek jau to skaistumu, estetiku, kad liek, pirms tam ir jāizarsta pilnīgi tavu muti, jeb sonēt mutē, kā viņu saucās. Un tad sanāk tikai pēc tam var to visu darīt. Tad Turcijā tāda laika nav. Tev ātri ārstē, ātri liek iekšā, ātri tevi sūta projām. Ātri. Un, ja tev veidojas problēma, brauc, tev pārtaisīs. Nav problēma at all, jā, viss būs. Bet sekas ir ļoti, ļoti diezgan tādas nepatikamas. Un teikšu tā, Turcijā ir labas klīnikas. Ir laba kvalitāte, bet cenu ziņā viņa varbūt būs krīpatiņ zemāka pa musējo. Krīpatiņ zemāka, bet ne tik jaudīgi, kā tur. Lai brauktu uz turieni dēļ. Ja jūs redzat, ka zobu smukumu var uztaisīt 4-5 reizes lētāk, nu tad es teikšu tā, ka es jau neieteiktu. Jā, es arī tagad esmu ieinteresēts, lai cilvēki tur nebrauktu, bet, ko lai pasaka, man tur ir jāpasaka, ka es pats fiziski aizbraucu un fiziski pats paskatījos un pārliecinājos, ka tomēr vairāk nekā jā. Ja tu esi skaties prāta spēļu podkāstu, ja tu esi kādreiz spēlējis prāta spēles, tad tu zini, ka prāta spēlēs jāsaka ir pareizās atbildes. Tad šeit būs uzdevums, kur tev jāsaka ir nepareizās atbildes. Būs 30 sekundes. Tā. Uz ekrāna parādīsies bildītes. Tev jāsaka uzreiz, kas tas nav, un nākamā bildīte. Kas tas nav, un nākamā bildīte. Kas tas nav. Līdz ko tu pateiksi pareizo atbildi, kas tas ir, tā viss laiks beigsies. Un pirmais uzdevums, kas tas nav, 30 sekundes aizies stūliņās, un aiziet laiks. Kas tas nav? Makšķerēšana. Oh. Jā, tieši tā, makšķerēšana. Smaidi tagad. Tu neko vairs nevar darīt. Kad mēs šo uzdevumu izdomājām, skatītāji, es godīgi pateikšu jums, es biju skeptisks, jo kāpēc man nepateiktu, kas tas nav? Edijs teica, viss kārtībā, tu redzēsi. Un šeit ir tas pierādījums, kad es tik tiešām redzu, ka grūti ir pateikt to, kas tas nav. Rekords, viennozīmīgi. Pie pirmā neviens nav izskatījis. Viss kārtībā. Vadim, kas ir ar vinīriem? Tā, kas ir ar viņiem? Tas ir estetiskā mutes atjaunošana, lai tev būtu smuki, skaisti zobi. Jā, un tad noņem pavisam nedaudz no tava vesela zoba. Nedaudz noņem un uzliek pa virsu kaut ko smuku, baltu. Tā kā kronītis sanāk uzliek? Kronis parastā valodā. Teiksim. Laikam varbūt es nepareizo formulējumu mediķu valodā izmantoju, bet būtība tā ir, ka tu viņu uzmauc virsū. Uzmauc virsū, jā, tu uzmauc virsū. Viņš uzmaucās tikai uz to redzamo daļu. Viņš uzmaucās nedaudz uz redzamo daļu, uz košļāšanas daļu un nedaudz uz to aizmugurējo daļu. Kronis pilnīgi kā cepure apvelk zobu. Jā, un tad venīrus arī var, bet ar venīriem arī ir kas? Ka reiz venīru problēma arī ir tāda, ka venīrs viņš pieskarās pie smagenes. Un, lai būtu skaisti, smuki un pareizi, arī tā smagenei nav jācieš. Un arī zobu vilēšana, kā viņu vilē, skatoties caur mikroskopu ļoti pedantiski, veltot stundas, lai novilētu pareizi to zobu, pēc tam arī atrast pareizo formu. Un krāsu, tad tam arī ir jāvelta diezgan pamatīgs laiks, ko ne īpaši veltā Turcijā. Ātrāk, aiziet, un rēķins uz ko, ka cilvēki īpaši nesaprot. Tiešām nesaprot. Es arī nesapratu tad un arī neceru, ka cilvēki sapratīs, bet tāda ir realitāte. Tātad pēc Turcijas atgriežoties, es maniem higienistiem teicu, jūs esat vainīgi, ka mūsu pacienti brauc uz turieni. Viņš tā šoko. Jūs esat vainīgi. Kā tad? Jūs esat vainīgi, jā. Tāpēc kā jums, kamēr jūs taisat higienu, jāskaidro, kas tur mutē notiek. Kādas ir problēmas, kāpēc ne, kas jā. Un tad jāinformo cilvēku. Mums šobrīd, piemēram, klīnikā ir arī speciāli apmācības, pusstundas, ko velta higienists, lai diezgan pamatīgi izskaidrotu cilvēkam, kā jātīra zobu. Kādas situācijā mute šobrīd notiek. Un arī mūsu klīnikā mēs izmantojam intraorālas kameras. Viņas tādas kā zobu birstes formā. Liekas iekšā mutē un fotografē no visām pusēm katru zobu.
rādās monitorā, un tev parāda, šis ir tas, tur ir problēma, tur ir karies, tur ir šķībi, greizi tas un šis. Un vismaz tu esi pilnīgi informēts. Un tālāk tev arī paskaidro, ko varētu ar šo darīt. Un tad tu pilnīgi esi informēts, kādus variantus varētu darīt. Ja? Un tad tālāk bez šaubām jāpieņem lēmumu pašam pacientam, jo tas viss maksā kaut kādu naudiņu, jā, bet runājot par zobu veselību, es domāju, to naudiņu ir jāatrod noteikti. Jā. Par estetiku tas ir tāds diskutējams jautājums, bet par atjaunošanu, par veselību tas ir 100% jā un nekad nedrīkst nekādā gadījumā atstāt kaut ko neizarstētu. Tas ir no story. Klausies, bet cilvēki, kas ir aplauzušies, teiksim, Turcijā, viņi pēc tam vēršās arī jūsu klīnikā, lai to visu salabotu, un tas jau... Diemžēl jā. Ir atsevišķi diezgan dārgi, jo tas viss ir jāņem nos un pa jaunam jātaisa, vai tur var pieremontēt? Gadījumi dažādi. Ļoti dažādi gadījumi. Ļoti dažādi varianti. Un bez šaubām pats būtiskākais ir šobrīd kaut kādīgi ārstiem, higienistiem, mums arī visiem sniegt to informāciju, labāk to nedarīt, un ja tomēr ir izdarīts tālāk, tad pārtaisīt, pārlabot, tad, tas ir, neviens īpaši negrib ņemties. Labāk no sākuma kārtīgi sadarīt. Labāk no sākuma tiešām padomāt, jā, runājot par veselību ir viens, bet, kad taisa estetiku, viņu jātaisa tā, lai neskar veselību. Un bez šaubām tur dēļ steigas, dēļ konvēra viņi steidzās un viņi nevar nesteigties. Un viņi nevar izdarīt to kvalitatīvi. Nevar. Reāli, fiziski to nevar izdarīt. Respektīvi, tad jāsaprot, ka būs problēmas. Būs. Un arī pēc tam ar mūsu zobārstiem, mūsu Latvijas zobārstiem, jo viņi arī neīpaši grib pēc tam tālāk ņemties ar šiem pacientiem. Jo mēs jau zinām, jebkurš meistars, kurš ierauga slikti izdarīt iepriekšējo darbu, viņš saka, kurš tas to ir sadarījis. Jā, mēdz notiekt, jā, bet šobrīd, lai saprastu lietas būtību, dziļumu, es biju ne tikai Turcijā, bet arī Polijā, arī Lietuvā un Igaunijā. Vairākas klīnikās, un varu pateikt tā, ka mūsu zobārstniecības līmenis Latvijā diezgan augsts un labā līmenī ārstē mūsu ārsti. Un vienīgais bez šaubām Turcijas variants nav ne tuvu tas, kur varētu un vajadzētu taisīt. Es neteiktu, ka Turciju nevar izskatīt citās klīnikās, tur transplantoloģijas vai vēl kaut kādas. Tur varētu paskatīties, jo tāpēc kā tiem ķirurgiem ir tiešām milzīga pieredze. Mēs arī bijām operblokos citās multifunkcionālās klīnikās, jā, un mēs redzējām, kādi tur apjomi. Tad to varbūt var kaut kā novērtēt. Bet zobārstniecību es redzēju, ka tomēr Bet par to higienu, ko tu runāji, par zobārstniecības kabinetu higienu, par to, cik tur tīrs un tā tālāk. Tas, kā tu domā, tas ir viņu tāds kultūras aspekts, ka viņi uzskata, ka tam nav jābūt? Vai tur nav kaut kāda uzraudzība, prasība? Jā, es domāju, visticamāk, ka tā ir sistematiskā problēma. Tur sistēmai jābūt, jo, piemēram, Eiropas Savienībā tur prasības, certifikācijas, licences un pārējais, un joprojām, lai tev atvertu klīniku, jābūt šim, tam un tam. Mums ir 5 kabineti, piemēram, mūsu klīnikā zobārstniecības, un mums ir milzīga sterilizācijas telpa, kur ir virkne ar posmiem, un cilvēki strādā tur ar melnām mutēm, teiksim tā. Un tad es redzu 6-stāvu klīniku, ar mazu istabiņu sterilizācijas. Man ir šoks, kādā veidā viņi var paspēt samainīt, iztīrīt un tā tālāk. Un tad, respektīvi, tad arī ir varbūtība, ka tu vari dabūt kaut kādu... Respektīvi, tā, ko mēs šobrīd sauktu par birokrātiju, tomēr ir tas, kas ir sakārtotas vide. Pozitīvs noteikti, jā. Sakārtota vide, jā. Sakārtotas vairākas... Kad tu salīdzini tiešām Turciju un Eiropu, Turciju un Latviju, piemēram, tur redzi to atšķirību. Es biju
vairākās mūsu Rīgas klīnikās, un līmenis, sterilizācijas līmenis, viņš ir citā līmenī, pavisam citā. Un attieksme un tīrību ziņā, cits līmenis. Turcija ir tie līmeni arī, bet tādā klīnikās cenas ir kā mūsējās, un arī pat dārgāk. Tā kā, respektīvi, tas viss prasa naudiņu un atbildības līmenis, kāds ir mūsu klīnikām un doktoriem par jūsu veselību. Viņš ir apbrīnojams tādā ziņā, ka viņi baidās un cenšas, lai nebūtu nekādu vispār varbūtību, ka tu varētu no cita pacienta dabūt kaut kādu slimību vai kaut kas tāds. Ejam uz uzdevumu, kur tagad būs jāparāda savas zināšanas, un man jāsaka, kas tas patiešām ir. Tātad 10 jautājumi, atbilžu varianti būs, un līdz ko aiziet laiks, spied pogu un mutiski man teiks, kāda pareizā atbilde. Viens no grūtākajiem jautājumiem pasaulē, man liekas, šitas ir. Bet tu tiksi galā. Lai redzētu Ķīnas mūri, ko vajag izdarīt? Pasūtīt kebabu no ēstuves ar vienu zvaigznīti, sasist kopā papēžus, ieskaitīt kafijas biezumos, ieskatīties vai braukt ar 27. trolejbusu. Kā tu domā? Oh my gosh! Kā tu domā? Tātad man jāspiež, jā? Spied un saki. Tā, es pateikšu saskatīt kopā papēžus. Sasist kopā papēžus. Jā. Ja tu esi bijis Rīgā, tu esi noteikti bijis Ziepniekalnā. Tu esi bijis? Ziepniekalnā? Laikam nē, vairāk nē nekā jā. Būtu bijis, bet tā īpaši neinteresē. Tad Ziepniekalnā ir Zozolciena ielas. Garākā māja Latvijā. 500 ar kapekām metri. Un tas mums ir kas? Tas mums ir braukt ar 27. trolejbusu. Jā, skaidrs, doma skaidra. Jā, atcerējos, bija tāds stāsts, jā. Skatāmies tālāk. Kurš variants vistiešāk atbilst attēlā redzamā tēla mīļākajai rotaļlietai? D. Lācīts. Tas ir Misters Beans. Jā. Vēsi. Vismaz kaut ko. Tālāk. Par naudiņu, te par latiem. Cik dažādas 2 latu monētas tika izdotas laika posmā no 93. līdz 2013. gadam? Gan jāzina man to, jā, labi. Lati. 2 latu. 2 lati, jā. 2 lati, jā. Visi, kuri bija, kādi viltnieki? Gotiņa, man liekas, bija, jā. Skaitam, tad viens ir tāds. Gotiņa. Man šeit liekas, ka tikai viena. Lai ir A. Viena tikai? Jā. Tātad gotiņa bija. Bija. Un pēc tam bija tā monētiņa, ko visi krāja. Šitā atceries? No 2 metāliem. Līdzīga bija tāda. Un pēc tam bija vēl viens slepenais. Bija, reku šitādi bija. 3. Yes, 3. 14. gada jau pagājis kāds laiciņš jau, cik jau vairāk kā 10 gadi var piemirsties. Jā, kauns. Nekas. Lidojuma laikā šī kunga valstī notiek apvērsums un viņa pase un pilsonība netiek atzīta ASV lidostā. Viņš nevar atgriezties mājās, kā arī viņš nevar pamest lidostas teritoriju. Kuras valsts pilsonis ir attēlā redzamais tēls no filmas Lidosta ar Tomu Henku filmu Lidosta. Un viņš pacēlās gaisā, valsts vēl bija, nolaidās, valsts vairs nav. Krakozija. Jo es domāju, ka viņi negribēja īstu valsti norakstīt, tāpēc viņi izdomāja vienkārši neeksistējot. Jā. Tā viņš nodzīvoja tur kaut kādu laiciņu. Ķīnieši sasveicinoties bieži lieto teicienu, kā viņi izrunā, nī čī lē mā, ko tas varētu nozīmēt? Vai vecākiem viss labi, vai tu esi ēdis? Jā. Vai netaicies mirt? Vai tu esi ēdis? Viennozīmīgi, ļoti laba atbilde, un es ieskaitīšu. C būtu dīvains variants, vai tu netaisies mirt? Tā kā nē. Ja izskaties galīgi štruntīgi, tad varbūt. Jā. Jā, tieši tā, vai tu esi paēdis. Kā sauc īpaši aprīkotu istabu Džeimsa darbā 50 Shades of Grey, kur var nodoties netradicionāliem mīlestības izpausmes veidiem? Nav ne jausmas. Te puiši, es domāju, ka nelasa ļoti 50 Shades of Grey. Nav ne jausmas. Par miljonāru Greju, kurš savalda žurnālisti jaunu. Minu. Jā. Room of Pain.
Es domāju, ka viņi neīsti tā viņu sauc. Bet sarkanā istabiņa, tad vēl var sarunāt kaut ko. Glampings. Kas tas ir, uz kuru no variantiem attiecās? Sports, azartspēles, turisms vai burāšana? Glampings. Kaut kas ar glamūru, kaut kas saistīts, kas tas varētu spiet, 10 sekundes palicis mini kaut ko. Labi. Tad es labprāt mēģinātu, kā kaut kāds laikam būtu turisms. Mini, ja? Turisms. Minu. Tas, manuprāt, dāmas un kungi skatītāji, kad glampings tas ir oksimorons, jo turisms, bet kempings ar glamūru kopā, viņš neiet nekādā veidā, manuprāt. Bet kaut kā esot izdomāts, kā var teltī uztaisīt kaut ko glamūrīgu. Šitādi te. Nopietni? Jā. Bet, respektīvi, kempings ar paaugstinātu komfortu. Tas ir glampings. Interesanti. Latvijā populārs kļūst. Kā es zināšu? Tā, kā sauc attālā redzamo mūzikas instrumentu? Silpalnieks, marimba, harpa vai vargāns? Kā zobarstam jāzina. D. Vargāns. Es domāju, ka ilgi spēlē varētu tur kaut kas nolūst. Jā, tas ir. Vīlē no zobus. Tas ir vargāns, meditatīvs instruments. Nākamais. Mēdz jokot, ja ēdnīcā šodien ir plaus, tad rīt būs soļanka, rasoļņiks, boršķs vai harčo. Aha. Harčo. Tik tiešām. Vai tā ir laba praksa vai nē? bet dažreiz tā mēdz notikt droši vien. Un skatāmies citāts. Kura no šīm personām ir rakstījusi šos vārdus savā Twitter kontā? Tas ir tā, es nemīlu meiteni, bet kad būšu nogribējies, tad tomēr pārgulēšu ar to. Kivičs, Ušakovs, Vējonis vai Bondars? Twitterī kaut ko šitādu ierakstīt. Oh my God. Es varu pateikt, ka pieredze rāda, ka šajā jautājumā visi vienu kandidātu, bet no variantu uzreiz atsījā. Vienu noteikti jā, viens noteikti nē. Tad labi. Spied pēdējā sekundē. Jā, lai ir variants A. Tieši. Bet no sākuma šis kungs ierāva un tad vadīja valsti. Tas ir Raimonds Vējonis. Jā, viņš izdomāja, ka kaut ko tādu arī vajag ierakstīt. Paskatīsimies, cik tev ir punkti. Bet es uzvarēju viennozīmīgi. Kā vienīgais spēlētājs. Ar to arī tevi apsveicu 422 punkti. Apsveicu, aplausi, protams, arī. Dāmas un kungi, paldies, ka skatījāties laboratoriju kopā ar profesoru Hariju. Tiekamies nākamajos podkāstos. Sekojiet mums līdzi Facebookā, Instagramā, TikTokā un visur, kur jūs vien mūs redzat. Nākat arī uzspēlēt prāta spēles dzīvajā. Un kas zina, varbūt arī varēsiet izpildīt kādus no šādiem vai līdzīgiem uzdevumiem paši. Paldies! Atā! Kā tev reišana, Vadim? Kas tev patīk vislabāk no ēdieniem? Teikšu tā, atvēru priekš sevis nesen, tā samērā nesen restorānus. Un tad bez šaubām Wagyu. Madre mia, por favor, por qué? Tev patīk Wagyu? Madre mia, oh my God, jā. Tad tur kaut kas tāds notiek ar tevi tavā mutē, tu vispār esi šokā. Varbūt tad es esmu patrāpījies uz nevisai Wagyu, bet es nesajūtu tur to, kāpēc par to būtu. Toreiz es pats nemaksāju, paldies Dievam par to, jo tur ļoti dārgi bija, pār 100 eiro, man liekas, kilogramā viņš maksāja. Kāds kilograms tev? Nē, 100 grami? 100 grami. Es atceros, mēs paņēmām pa gabaliņiem. Gabaliņš, maz gabaliņš būs 100. Bet es neizjūtu katrā gadījumā to satisfakciju, ko es biju iedomājies, ka tas būs kaut kas wow. Jā, tas wow, ko es iegūtu, tas bija no tomahawk steika. Tas gan. Jā, forši. Nākošais, ko vēl man vispār atvēra jaunu dzīvi, tad risotto ar gailenēm. Bet kad sezona, tad oh my God. Nezinu, reklamēt, nereklamēt restorānus, bet tur... Tas, ko es tev gribu pateikt, kad
viena no foršākajām branču vietām, tas ir šeit, Hercogā Blaumeņa. Pilnīgi piekrītu. Un te es tev viennozīmīgi iesaku, jo mēs ar ģimeni arī esam bijuši. Pilnīgi piekrītu. 100% jā, arī biju ar ģimeni, arī biju vairākas reizes. Vislabākie branči, vislabāk, ko es te ēdu. Man patīk tas, ka izvēle baigi foršā ir. Yes, un vai tu esi zivsēdājs, veģetārijs vai gaļādājs, vienmēr viss kā ir, ko izvēlēties. Parakstos 100% zem katra vārda. Vadim, ja mēs tagad noejam nost no tavas profesionālās darbības, es zinu, ka tu pats esi ļoti tāds interesants un aktīvs cilvēks. Tu ar cīņu sportu nodarbojies. Kas tas par cīņu sportu? Klausies, jā. Tātad bērnībā biju ļoti nemierīgs. Ļoti. Un tad mana māte domāja, ko ar mani darīt. Un, respektīvi, vispār blakus man, līdz man gandrīz vai šodien dienai, ir sports. Un es, kā saku, toreiz bērnībā ar karate do, pareizāk sakot. Jā, pēc tam es pārgāju svārcelšanā. Svārcelšanā es dabūju sporta meistara grādu, vai kā viņam pareizi, kļuvu par sporta meistaru, vienkārši sakot. Jā, un pēc tam aizgāju jau uz aikido, džiu-džitsu, braziļu džiu-džitsu virzienu, un tur es pavadīju no 21 gada līdz kaut kādiem 35 gadiem. 14 gadus pavadīju tur, dabūju melno jostu. Tas tā kā bija jebkurā manā vecumā cilvēku sapnis. Van Damme, Bruce Lee. Es visi gribētu dabūt, un principā biju dabūjis. Dabūjis es viņu cīņās, uzvarējot Latvijas čempionātos un tā tālāk. Tā kā, teikšu tā, ja izvēlēties sporta veidu, tad es labprāt ieteiktu brazīļu džiu-džitsu. Kāpēc? Tāpēc, ka tur tevi nevar pamest, nevar iesist, un jebkurā brīdī tu vari padoties. Un tur tiešām, kas tur ir forši, tur šī cīņa ir kā šahs. Tur uzbrukums, pretuzbrukums, un nepārtraukti tur virkne ar visu kas. Un ļoti veselīgs. Tu attīsti visus muskuļu grupas, un viņš gan bērniem, gan mūsu vecuma cilvēkiem un vēl vecākiem cilvēkiem ļoti ir foršs. Es tev piekritīšu, jo es pats ar aikido esmu nodarbojies, un es ļoti labi atceros savus pirmos treniņus par tām muskuļu grupām runājot, kad tu nāc pēc pirmā treniņa, otrā, un tu saproti, ka tev sāp tajās vietās, kur tev nekad nav sāpējis. Bet, saka, Vadim, vai šis sports, ar ko tu esi nodarbojies, devis arī tev kaut kādu disciplīnu dzīvē? Jo es zinu, ka tu esi veiksmīgs cilvēks un tu ļoti daudz esi arī sasniedzis. Teikšu tā, es domāju, ka jebkurš sporta veids varētu iedot daudz kas. Viss ir atkarīgs no cilvēkiem, ar kuriem tu trenējies, no trenera atkarīgs un tā tālāk. Tātad visās jomās, kur es biju, blakus man bija cilvēki, no kuriem es mācījos. Ja? Un man ļoti paveicās gan tādā sporta veidā, džiu-džitsu, blakus redzēt trenerus, sportistus, kas bija man ļoti labi piemēri. Un es redzēju disciplinētos cilvēkus un kādus rezultātus viņi panāk ar kādiem treniņiem, ar kādu attieksmi. Un es mēģināju sekot līdzi un atkartot un būt tāds pats un labāks. Ja? Un tad, respektīvi, cilvēki. Ir jāredz cilvēkus, un tad no cilvēkiem ir jāņem to piemēru, teiksim tā. Mēs ar tevi principā iepazināmies, apmeklējot kopēji dažādus seminārus. Un, kas man ļoti paticis, ir, ka tu arī ļoti aktīvi ar mani vienmēr esi iesaistījies tajās darbībās. Un, tu esi komandas cilvēks pēc būtības. Esmu. Un man komandas darbs ļoti patīk. Salīdzība man ļoti patīk, kad mēs organizēti ejam kaut kādā vienā virzienā, kad mēs varam sarunāt kaut ko un darīt, un kad mums ir konstruktīvas sarunas, tas ir vispār apbrīnojami un forši. Jā, jo mēs arī ar tevi esam tajās darba grupās, kad bijuši, jā? Mums vienmēr tāda forša ķīmija savstarpēji arī veidojusies ir un ļoti interesanti vienmēr tie risinājumi bijuši. Par mūsu ar tevi ķīmiju varam parunāt. Jā, bet nē, tev tiešām ir taisnība, jā, un
Es visās jomās, kuras kādreiz strādāju, centos būt komandā un strādāt komandā. Vienīgais, ko šobrīd beidzot izkristalizējās manā raksturā un manā ritmos, ka tomēr esmu tāds izteikts līderis. Man jābūt līdera pozīcijā, un ja es tur neesmu, tad varētu būt... Ka tu neesi tik efektīvs. Varbūt es pat esmu traucējošs, teiksim tā. Es pat varētu man principā vajadzētu pat atvainoties iepriekšējiem maniem kolēģiem, kuriem bija grūti ar mani strādāt, tāpēc kā es tad vēl centos būt komandas daļa, nevis komandas līderis. Ja? Un šobrīd es esmu līdera pozīcijās un tiešām prāts un dvēsele atpūšās. Es tagad vispār principā sapratu, jā, komanda jā, bet kā es teikšu. Zini kā, man vēl ļoti patīk tas, ka mēs ar tevi satikāmies golfa laukumā. No, bez šaubām. un tās mūsu golfa spēles, kas mums ir aizgājušas, teiksim, pagājušajā gadu rudenī, kad mēs katru nedēļu braucām spēlēt, es, tu un Juris, un šie pasākumi ir riktīgi interesanti. Nu, es saprotu, kāpēc tu par viņiem runā, tāpēc, ka tu esi mums līderis tur. Mēs nevaram ar Juriju panākt tavus rezultātus. Nu, labi, tas viņš piepušķots ir. Gan jau, ka panāksiet. Jā, bet, man vislabākais piemērs par golfu ir, kad es piedalījos savā pirmajā turnīrā, un pagaidām, tas pirmajā. Un tas bija man draugs Ivo Krumholts, viņš katru gadu rīko savu dzimšanas dienu, Hoļca kauss, un tad cik viņam gadi, tik sitieni jāuzstājas ir, ja? Un viesturos es tiku līdz 6. bedrītei, bet prikals bija tāds, kad sākās spēle, protams, man ir jāuzsit, es taisu pirmo sitienu, sagatavojies, un iesikt tur padās blakus kokā. Ivo saka, labi, davai ņem citu bumbiņu. Es saku, nē, es atradīšu, ņem, skatos, kur ir mana bumbiņa. Liecos pats, skatos, nav manējā. Tad es sapratu, ka neesi viens tāds meistars, kas var tās īsti. Es pateikšu tā, ka bez šaubām šobrīd, kamēr neesmu pirmā vietā mūsu golfā turnīros, ja, tad es teikšu tā, ka golfs priekš manis tas ir vieta, kur mēs forši pavadam laiku. Tātad mēs tur staigājam pa ļoti koptu dabu, nereāli koptā, ka es neredzēju parkus nekur nekad. Otrs, labi cilvēki apkārt, mums notiek communication ļoti interesants un labs ar labiem cilvēkiem, interesantiem cilvēkiem un respektīvi. Rezultāts nav galvenais golfā. Golfā ir tā kā mūds, tā kā noskaņojums un principā mani vispār neskar sitienu skaits. Viņš ir nenormāli liels. Pagaid, mums vēl šis gads ir priekšā, kur mēs vēl to visu mainīsim. Bet es jau saprotu, ka tas ir tiešām forša lieta, interesanta tur būt un pavadīt laiku. Ja mums vēl labāk sanāks, būs vēl foršāk un vēl jaudīgāk, bet jau tagad ar visiem tiem rezultātiem, kādi mums ir, es esmu stāvā sajūsmā. Salīdzinot ar pārējiem sporta veidiem, stāvā sajūsmā. Paldies, ka paaicinājāt. Jā, forši bija. Jā. Paldies, Edī. Čau. Čau.